Tokyo. Lai mazliet sagatavotu to vēsturisko kontekstu, kādā veidā tad, Amerikas Savienoto Valstu militārā, bet arī politiskā un ekonomiskā klātbūtne Eiropā ir kļuvusi par absolūti pašsaprotamu lietu, ir vērts mazliet atskatīties uz to, kā tas viss sākās. Mēs jau tikām pagājušajā reizē runājuši, ka īstenībā amerikāņi savas vairāk nekā 200 gadu ilgās valsts vēstures laikā nav uzskatījuši to par pašsaprotamu lietu, ka viņiem būtu jājaucās Eiropā. Tajā ziņā, ka Amerikā, kā jūs to arī droši vien lasījāt, tīri labi tajā šīs dienas tekstā, ir bijusi pietiekoši pašsaprotama šī izolacionisma tradīcija, kas saka, ok, mēs, kā viņi saka, nodarbojamies ar saviem vīnu laukiem, pie sevis mājās. Savukārt to, ko tie tur pa to veco Eiropu tur ņemās, tas nav tik svarīgi. Gal galā droši vien, ka vismaz pēc sejas uz dolāru banknotēm tīri labi pazīstamais pirmais ASV prezidents Džordžs Vašingtons tajā savā slavenajā aiziešanas no amata runā, kādreizēm saka Amerikas prezidents, protams, kad viņi aiziet no sava amata. Viņš teica, viņš tik brīdinājis, labāk nejaucieties tur tajā Eiropā, jo tur ir visas tās dinastijas, pilnīgi kaut kāda iracionāla apsvēruma, kāpēc notiek kāri un kaut kādi kašķi un intrigas un tā tālāk. Mēs esam, kā saka, jauna, racionāla, noteiktos principos balstīta sabiedrība, mums tur nav jājaucās. Lūk, bet, protams, ka realitāte 20. gadsimtā ir savādāka, un 20. gadsimtā Amerika kļūst par, principā, neatņemamu Eiropas politikas sastāvdaļu. Taču tas lielais atskaites punkts, protams, kur tas kļūst acīm redzami, ir Otrais pasaules karš. Otrais pasaules karš, kā jūs to zinat, izmainīja Eiropu pietiekoši radikāli. Latviju, tā skaitā no 39. līdz 45. gadam, Latvija, tāpat kā daudzas Eiropas valstis, principā izmainīja visu, ko vien var izmainīt. Izmainīja sabiedrības sastāvu, izmainīja ekonomisko uzbūvi, izmainīja ārpolitisko orientāciju un tā tālāk un tā tālāk. Protams, tas Eiropas vēsturē visdrīzāk jau negatīvā nozīmē ārkārtīgi nozīmīgais posms no 39. līdz 45. gadam. Principā bija arī tas, kurā Amerika sāka spēlēt ārkārtīgi nozīmīgu lomu šeit. Kā tad tas izpaudās praktiski? Kā jūs to droši vien būsiet dzirdējuši, amerikāņi sākotnēji negribēja iesaistīties šajā te karā. Tīri tradīcijas dēļ, vai ne, kāpēc mums jaukties citos karos. Viņi iesaistījās, tāpēc, ka 1942. gadā notika Japāņu zemūdeņu un aviācijas uzbrukums Pīl-Harborai, Klusajā okeānā vai nozīmīgai amerikāņu bāzē. Tad viņi saprata, ka principā viņi nevar bez tā iztikt, ka iesaistīties tiešā kara darbībā, piesakot karu Japānai, vienlaikus piesakot karu arī šīm te Eiropas asas valstīm, proti nacistiskajai Vācijai un Itālijai pamatā. Tas gan nenozīmē, ka tikai ar Pīl-Harboru amerikāņi iesaistījās Otrajā pasaules karā. Viņiem bija tāda, simpatizējoša un pozitīva attieksme pret sabiedrotajiem, īpaši pret Lielbritāniju jau iepriekš, bet karot viņi nekaroja. Ar 42. gadu viņi sāka karot, un tad, protams, kā zināms, 44. gadā tad arī Eiropā, kontinentālajā Eiropā notiek šī slavenā D-diena vai izcelšanās, kuras rezultātā amerikāņi kopā ar Britiem, Francūžiem un Padomju Savienību tad nožņaudz, tā lēnām un pietiekoši ar lielu pretestību šo nacistisko Vāciju. Taču amerikāņi iespējams ir bijuši apveltīti ar pietiekoši tālējošu institucionālo atmiņu. Tajā ziņā, ka viņi, līdzīgi kā daudzi mūsdienu vēsturnieki, saka, ka Otrais pasaules karš, stīgi ņemot, nebija kaut kāds atsevišķs ņemts karš. Otrais pasaules karš bija Pirmā pasaules kara lielā mērā turpinājums, gluži vienkārši tādēļ, ka Pirmais pasaules karš beidzās ar tik nesaprotamu rezultātu un ar tik nepārprotamu revanšu, ambīciju, vēlmi un savā ziņā taisnīgu pamatojumu no Vācijas puses, ka bija skaidrs, ka patiesībā tas turpināsies. Pagāja, kā jūs to stādāties priekšā, no 19. līdz
39. gadam, vai ne 20 gadi. Pagāja 20 gadi, un tas karš turpinājās. Un nebija jābūt nekādam īpašam gaišreģim, lai saprastu, ka viņš turpināsies. Un tieši tādēļ amerikāņi saprata, ka viena no viņu kļūdām, kāpēc tas bija iespējams? Vilsons tajā ziņā, protams, bija Vudro Vilsons, kas bija Pirmā pasaules kara laika ASV prezidents, bija diezgan tālredzīgs bijis iepriekš. Viņš, protams, mēģināja kaut kā mīkstināt un novērst tās revanša ambīcijas no Vācijas puses, ja, kuras diezgan bēdīgi beidzās, kā mēs to zinām. Vai ne? Jo gal galā Hitlera tas taisnīgais solījums savai tautai nākot pie varas būs tas, ka mēs, tā teikt, beidzot novērsīsim tos visus Versaļas miera rezultātā radītos pārdarījumus dižajai vācu nācijai un beidzot parādīsim visiem tur šitajiem visiem tur pēdiņās žīdu boļševikiem vienā pusē, rebīgajiem britu un amerikāņu plutokrātiem mēs parādīsim viņiem. Ja? Tad, lūk, lai tādas lietas neatkārtotos, amerikāņi bija sapratuši Otrā pasaules kara laikā jau, ka acīm redzot viņiem bija jāpaliek. Un viņiem bija kaut kādas daudzas lietas, kuras netika izdarītas Pirmajam pasaules karam beidzoties. Kaut vai tā pati Amerikas līdzdalība Tautu Savienībā, ka Otrajam pasaules karam beidzoties, viņiem šīs lietas tomēr ir jāpatur savā kontrolē. Tajā ziņā jāuzņemās, nebaidīsimies šī vārda, tāda zinām patronāžu par tiem Eiropas, vai ne, mazajiem brāļiem, kuri, acīm redzot, bez kaut kāda tāda liela aizgādnības nodrošinātāji īsti nevar tikt ārā no tiem saviem konfliktiem, kas izrādās ārkārtīgi asiņaini. Un tas, ka šie konflikti bija asiņaini, tas noteikti nevienam nav jāstāst no jums un pie kādām sekām noved Otrais pasaules karš Eiropā. Tieši tādēļ droši vien, ka no tādas mūsu ikdienas pieredzes jūs noteikti būsiet dzirdējuši no atsevišķiem gan politiķiem, gan citām visādām figūrām mūsdienu Latvijā stāstu par to, cik drausmīgā nabadzībā mēs dzīvojam. Šausmīgi slikti mums iet, ārprāts. Latvija nolaista līdz kliņķim un tā tālāk. Tas ir tas stāsts, kuru, teiksim tā, jūsu vecvecāku paudze, bet jūsu vecvecāku paudze, respektīvi jūsu vecvectētiņi, kas ir piedzīvojuši pēckara laiku Eiropā, visdrīzāk jau šeit pat Latvijā, bet tikpat labi arī lielākajā daļā Rietumē Eiropas valstu varētu un visdrīzāk uztver ar pietiekoši lielu skepsi tas, kas ir tagad, lai arī pat 90. gados, kad tas ir absolūts luksus salīdzinot ar to, kāda izskatījās Eiropa un kāda bija nabadzība 40. gados pēc kara. Ne? Jo tā ir tāda viena no lietām, kas brīžiem nepielēc, kāpēc tas tā ir, bet tas tā ir, ka īstenībā cilvēki kara laikā tīri ekonomiski apsvērumu dēļ pat brīžiem labāk dzīvo nekā pēc kara, kas ir reāli, kas arī notika Eiropā. Bet tas neatiecās tikai uz tādu nabadzību, ka nav ko ēst, ka nav, elementāru iztikas vajadzību, ka ir sagrautas ārkārtīgi daudz dzīves vietas, un ka cilvēkiem, principā, nākās dzīvot kaut kādās zemnīcās, viņiem nav normāli jumta virs galvas. Gal galā veselā virknē Eiropas pilsētu, man liekas, tajā pašā Dresdenē un Berlīnē bija sagrauta 70% no dzīvojamām mājām. Varat iedomāties, vai ne, ko tas nozīmē tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Ja? Bet tas, protams, varbūt nebija tipiski, bet arī Latvijā, ja jūs paraugaties, Jelgava, vai Jelgavai, kāda viņa šobrīd izskatās, ir kaut kāds sakars ar Jelgavu, kāda viņa izskatījās līdz Otrajam pasaules karam. Jelgava ir ļoti jauka pilsēta, tur bija forši, bet tā ir bišķiņ cita Jelgava, tāpēc tā vecā Jelgava tika, principā, nobombardēta. Tad, lūk, ne jau tikai tas. Arī divi citi faktori būtu jāņem vērā. Pirmkārt, tas, ka ir sagrauta infrastruktūra, dzelzceļi un tam līdzīgas lietas. Ir sagrauti tilti un visādas tam līdzīgas lietas, kas cilvēkiem bojā dzīvi. Un plus vēl viena no ļoti svarīgām lietām, ko mēs arī paši uz savas ādas esam piedzīvojuši kā Otrā pasaules kara sekas, bet raugāmies visbiežāk uz to tādā no savas izolētas perspektīvas, bet tas bija viss Eiropas fenomens, milzīga cilvēku pārvietošana. 45. gadā, 9. maijā, tad, kad, 8. vai 9. tiek parakstīts šīs nacistiskās Vācijas kapitulācijas akts, apmēram 30 miljoni cilvēku Eiropā ir, pārvietotie.
Viņi atrodas citā valstī, viņi atrodas pavisam citā kulturālā, ekonomiskā vidē, visdažādāko iemeslu dēļ, un tagad ir jautājums, ko ar viņiem darīt. Vai ne? Klasisks piemērs, protams, ir, kas arī, protams, Latvijai gājas projām, ir staļiniskai Padomju Savienībai bija raksturīgas šīs deportācijas, vai ne, ko mēs arī pieminam Latvijā, nepārprotam, kas bija viens no veidiem, kā cilvēki tika pārvietoti. Bet cilvēki tika pārvietoti un mainīja savu dabisko, normālo dzīves vietu un bija zaudējuši savus mājas visdažādāko iemeslu dēļ. Tie bija kara gūstekņi, ja, kas bija nonākuši citās valstīs. Tie bija dažādi veidi šie piespiedu strādnieki, ko nacisti, kā jūs to zināt, tad, kad viņi jūt, ka principā ar to viņu valsti iet pakāpeniski uz beigām, tāpēc, ka nāk no abām pusēm tās tur, tad viņi savus strādniekus ņēma līdzi. Kā rezultātā Vācijā tajā brīdī, kad nacisms tika sagrauts, bija milzīgs daudzums ar šādiem no Austrumēropas, tā skaitā arī no Baltijas valstīm, piespiedu strādnieki, respektīvi, kas tika vesti līdzi kā lētais, ja bezmaksas darba spēks, vienkārši tikai tādēļ, lai varētu uzturēt šo kara mašinēriju. Ja? Tie bija, protams, visdažādākie bēgļi, kā mēs to zinām arī no latviešu pieredzes. Tas nav nekas īpaši nesaprotams, ka tad, kad nāca 44. gadā virsū, sarkanā armija, ja? Tad ļoti liels daudzums cilvēku no Latvijas vienkārši izdomāja, ka mēs vairāk negribam ar komunistiem nekādas darīšanas. Ja? Un tāpēc, lai kā arī nebūtu, mēs tomēr mēģinām pārcelties kaut kur vairāk uz rietumiem un tā tālāk. Citādi sakot, tā ir arī viena no milzīgām problēmām, kas bija jārisina. Un kas nebija viegli risinām, iedomājieties, jūs varat tur, 2-3 cilvēkus aizsūtīt kaut kur tā vienkārši uz mājām vai kaut ko tam līdzīgi izdarīt, bet tad jums ir miljoni. Ja, kas atrodas kaut kur nezinu kur un kuriem ir kaut kas jāēd, kaut kur jādzīvo, ja, kaut kādi dokumenti viņiem ir nepieciešami un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, protams, nerunājot par visām tām šausmīgajām vardarbībām, kādām cilvēki bija gājuši cauri, kā mēs zinām, koncentrācijas nometnes, arī šī dažāda veida zaldātu vardarbība pret civiliedzīvotājiem, kas Padomju armijai bija principā nemazāk raksturīga kā nacistiskajai. Un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, tā Eiropa bija šāda. Man liekas, šī bildīte ir ļoti tāda, izteiksmīga par to, ka kādā Vācijas pilsētiņā visdrīzāk kaut kur rietum Vācijā ienāk amerikāņu armija. Tas visdrīzāk ir kaut kāds jau 45. gads vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Un cilvēki, kas te tagad ir, vai ne? Kundzīte stāv un mēģina saprast, kur mēs tagad atrodamies un kā šādā vietā, lai dzīvot, un kā mēs esam nonākuši līdz šādai dzīvei. Ne? Tas ir tas pamats stāsts par, kara sekām. Vai ne? Tajā ziņā, protams, tā ir viena no lietām, kas vistiešākā veidā attiecās uz Eiropu. Ja mēs par to domājam, tagad mēs zinām, ka Eiropā ir pilns, īpaši Ukrainas dienvidu austrumos, ar visādiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka īstenībā pakarot tas ir forši, tas attīra asinis. Tur ir, skaidrs, kur ir savējie svešie, kur tur var kādam pretiniekam sadot visādas vēsturiskās netaisnības novērst un tā tālāk. Bet, īstenībā šis kara pārdzīvojums veselai eiropiešu paaudzei, un tā bija tā eiropiešu paudze, kas īstenībā taisīja Eiropas labklājības valstis, tā paudze, kas veidoja Eiropas Savienību. Šī kara pieredze bija kaut kas tāds, ka viņi īstenībā bija gatavi darīt ārkārtīgi daudz ko, lai kaut ko tam līdzīgi vairāk nepieļautu. Tāpēc, ka viņi zināja, kas tas reāli ir. Ne? Ka tas ir, viens asiņains haoss. Ja? Un nevis tas diženais stāsts par varonīgajiem, padomju zaldātiem vai varonīgajiem amerikāņu zaldātiem, kas iznīcināja
ļauno Hitleru vai Musolīni, bet tā vienkāršā cilvēka pieredze ir kaut kas ļoti tāls no šitā stāsta, kā jūs to zinat, vai ne? Tāpēc jau arī, kā saka, ir vērts izvaicāt savus vecākus un vecākus nē, bet kā saka, vai savus vecākos radiniekus, teiksim tā, lai viņi jums pastāsta, kā, piemēram, karš vai kā pēckara laiks izskatījās arī šeit Latvijā no cilvēka perspektīvas un nevis no vēstures grāmatas perspektīvas. Ja? Un tie, kas to bija piedzīvojuši no cilvēka perspektīvas, saprat, ka karš tas nav forši. Karš tas galīgi nav forši. Ja? Ja jūs paskatāties kādu filmu, var likties, ka karš ir forši, bet īstenībā šajā laikā Eiropā izveidojās cilvēku paudze, kurš saprata, ka karš nav forši, ka nevajag. Ja? Šito mums vairāk nevajag. Okay. Tagad mēs esam pie tiem amerikāņiem. Un, mēs jau te izdomājām veselu virkni ar lietām, kādā veidā tad tie amerikāņi iesaistījās, ka tas bija 42. gadā, un Čerčils savos memoāros tā maigi norāda, mēs jau tā centāmies. Briti, kas tajā laikā jau karoja, Briti karoja jau no 40. gada, kā jūs to zinat, ja? Ka mēs tā ļoti piestrādājām pie tā, lai tos amerikāņus tā tomēr ievilkt tajā visā karā, ja, respektīvi. Un īpaši mēs priecājāmies, Čerčils tā arī raksta diezgan skaidri, ka īpaši mēs priecājāmies tad, ka amerikāņi pateica, ka viņi netaisās karot ar Japānu, lai gan viņiem kā pirmo, ja? Lai gan tas būtu dabiski, jo Japāņi bija tie, kas uzbruka Amerikai, bet gan, ka viņi saprot, ka tā galvenais kara lauks ir Eiropa, ja, un ka viņiem ir jāiesaistās Eiropā. Ja. Kas, protams, bija tiešā veidā saistīts primāri ar materiālu palīdzību, bet ne tikai ar to. Lūk, te jūs redzat, jūs tā paraugoties, amerikāņi. Raugoties no cilvēku zaudējumu viedokļa, amerikāņi, protams, nebija tie, kas būtu visvairāk cietuši gan procentuāli, ja, 0,3% cilvēku, Amerikas iedzīvotāji, kas iet bojā Otrā pasaules kara rezultātā. Ja. Nedz arī absolūtos skaitļos, ja mēs paskatāmies, kas ir visvairāk zaudējuši iedzīvotājus šajā laika periodā, tad tā, protams, ir Austruma Eiropa un Centrāla Eiropa. Droši vien, kad pazīstam latviski iztulkotā, jau arī Timotija Snaidera grāmata ar nosaukumu Bloodlands, Asins zemes. Ja, tas skaidrs, ka šis bija Polija, Ukraina, Baltkrievija, bet arī Baltijas valstis. Ja, arī Krievija, arī, kā saka, šis bija tas reģions, kurš visvairāk ciet. Amerikāņi, protams, tādā cilvēku izteiksmē nebija tie, kas būtu procentuāli ārkārtīgi daudz cietuši. Bet tas nenozīmē, ka amerikāņi nebūtu, kā saka, nozīmīgi investējuši. Un tas, kur viņi ir investējuši, tas ir šis stāsts. Proti, ka 40. gadi ir tas periods, kad Amerika ļoti, ļoti būtiski attīsta savu tautsaimniecību, un viņi principā ir tie, kas nodrošina sabiedrotos Eiropā vēl līdz 44. gadam, ja, kad notiek tad pašu sabiedroto militāra invāzija, līdz tam laikam viņi nodrošina ekonomiski ar visdažādākajiem karam nepieciešamajiem materiāliem, principā lielu daļu no kara vešanas izdevumiem, kādi ir bijuši tajā mirklī sabiedrotajiem. Tas attiecās uz ļoti labi pazīstamajiem pārtiks un lauksaimniecības produktiem, kas droši vien daudziem ir palikuši atmiņā, kā viena no tām slavenās amerikāņu šīs cūgaļas konservi, milti un tam līdzīgas lietas, kas patiešām, kuras viņi sāka radīt masveidā tieši tādēļ, lai varētu palīdzēt karam. Bet, protams, arī ar militāro tehniku, ar kuģiem, ar zemūdenēm, ar lidmašīnām, kas tika šajā laikā būvēts. Un izsakot, karš tajā ziņā ir viena, un tas ir tāds diezgan paradoxāls pasākums, bet to jūs varat vērot ļoti daudzos modernajos karos, ka karš īstenībā ļoti bieži kalpo kā tāds, nevis, kā mēs to varētu iedomāties, industrija kavējošs faktors, bet gluži pretēji kā kaut kas tāds, kas liek valstīm rūpnieciski attīstīties.
Ja, mēs zinām, ka vesela virkne ar tur ļoti nozīmīgām inovācijām, kuras mēs paši izmantojam dzīvē, ja, tur ir principā radušās ar kaut kādām militārām vajadzībām saistītās lietās kara laikā. Ja. Un te jūs redzat, kā tad ir attīstījusies, nu, kā saka, Amerikas un citu Eiropas valstu tautsēmniecības produktivitāte šajā laikā, ja, no 30. līdz 50. gadam, un tā augšējā zilā līnija, ja, kas sasniedz to vislielāko virsotni, apmēram 43. 44. gadu, tā, protams, ir Amerikas Savienotās valstis. Ja. Citām vārdiem sakot, kas ir tā morāla? Tieši zaudējumi amerikāņiem samērā nelieli, bet milzīgs ekonomisks izrāviens. Ja? Pēc tam, protams, ir kritums, jo jūs jau visu laiku nevarat nodrošināt tādu pašu ekonomikas pieaugumu miera apstākļos, kāds ir kara laikā. Ja? Bet ir skaidrs, ka viņi pret to izturējās nopietni tieši tajā jomā, ar ko, nu, kā saka, amerikāņi ir bijuši slaveni vienmēr, proti, preču ražošana. Ja? Un tas šī te līkne, ja? Proti šī augšējā līkne, kas, kā jūs to redzat, arī uz 50. gadu atstāja, nu, šis konkrētais nav tieši kopējais valsts GDP, ja, iekšzemes koprodukts, bet šis ir GDP per capita, respektīvi uz galviņu. Ja, respektīvi tas ir, nu, kā saka, tas, cik tiek saražots pret vienu iedzīvotāju. Ja, jūs redzat, ka arī 50. gads ir tas mirklis, kad Amerika, ja viņa līdz Pirmajam pasaules karam bija apmēram tādā pašā līmenī kā Lielbritānija, ar krietni mazāku, protams, iedzīvotāju skaitu Lielbritānija. Ja. Tāda karam beidzoties, un šajā pēckara periodā Amerika nepārprotams līderis. Ja, viņa ir. Tas 45. gadā tas ir, nu, kā saka, to ir diezgan grūti iedomāties, bet tajā mirklī vismaz pēc statistikas. Nu, statistika, protams, ir, kā saka, tāda jūtīga lieta, bet pēc statistikas ir tā, ka 40% no pasaules IKP ir ASV IKP. Varat iedomāties, tas nozīmē to, ka, nu, kā saka, 4/10 ja, no visa, kas pasaulē tiek saražots, ja, preces, pakalpojumi un tā tālāk tiek saražots Amerikā. Ja, kas nozīmē to, ka tie muskuļi ir uzaudzēti riktīgi. Nu, te jūs varat paskatīties, protams, kā tas izskatās pret pārējām valstīm, tā skaitā Eiropas valstīm šajā periodā. Nu, jūs redzat, ka Amerikā, Vācijas tas kritums, protams, ir līdz ar zaudēšanu karā. PSRS tiek dažādi, kas ir tā apakšējā oranžā līnija, protams, nokrīt pavisam, tāpēc, ka PSRS, protams, tiek lielā mērā okupēta 41. gadā. Nu, Briti, kā nākošie lielākie, turpatās turās, ja, bet tas rezultāts šeit ir pietiekoši uzskatāms tādēļ, ka Amerika tiešām šajā periodā kļūst par tādu nepārprotamu pasaules ekonomisko flagmanu, kas viņa vēsturiski pirms tam nav bijusi. Nekad. Viņa bija bagāta valsts, nepārprotami. Ja? Bet viņa nebija nekas tāds, kas ar izrāvienu būtu priekšā pārējai pasaulē. Pēc Otrā pasaules kara viņi tādi ir. Un, protams, ka tas ir arī lielā mērā stāsts par to, kas notiek vēlāk. Par to mēs runāsim kādā no turpmākajām lekcijām. Bet ir skaidrs, ka es tikai gribu pievērst jūsu uzmanību uz to, ka Rietuma Eiropai, ja, bet arī PSRS, piemēram, ja jūs paskatāties, principā tā atgūšanās pēc Otrā pasaules kara, bet īpaši Rietuma Eiropai ir ārkārtīgi strauja. Vai ne? Kas ir tādām valstīm kā Francija, Vācija, Itālija, apvienotā karaliste un tā tālāk, arī Japāna, ja, ka šīs valstis atgūstas pēc Otrā pasaules kara ārkārtīgi strauji. Ja, tas ir tas stāsts par šo savā ziņā ekonomisko brīnumu, ja, kurš veidojās pēc Otrā pasaules kara visā rietumu pasaulē. Ar rietumu pasauli saprotot arī Japānu. Ja? Tas ir tas periods, kad, pasaule kļūst par, izveidojās tas normālais rietumu labklājības valsts standarts, kura flagmanis, protams, ir ASV, vai ne? Kā saka, American way of life. Kas tas ir? Viena ģimene, viena māja, 2 mašīnas, 1 suns un 1 laiva, vai ne?
Tas ir, tas Amerika. Tas ir tā kā Latvijā. Jūs Latvijā arī lielākā daļa cilvēku, kas sev kaut kā iedomājās savu veiksmīgu, tieši jūs, es pieņemu arī, vai ne, ka jūs iedomājaties, kā jūs gribētu dzīvot, piemēram, pēc gadiem 10, 20, tad jūs apmēram šitā iedomājaties. Ja? Tas standarts kļūst par realitāti, kas ir pieejama nevis kaut kādiem dažiem biezajiem, augstākās kārtas pārstāvjiem, bet kas ir pieejama lielākajai, absolūti lielākajai daļai valsts iedzīvotāji, tas kļūst par realitāti pēc Otrā pasaules kara. Paralēli tam parādās tajā laikā arī vēl vesela virkne citiem jaunievedumiem, kurus jūs atkal uztverat šodien kā pašsaprotams, bet kas pirms tam nepastāvēja. Tādas lietas kā leduskapi, tāda lieta kā televizors, tāda lieta kā mikroviļņu krāsnes, bišķiņu vēlāk, veļas mazgājumā mašīnas un citu, vai ne? Iedomājieties, kā jums būtu dargās, kā saka, jaunkundas un arī jaunskungi. Iedomājieties, kā jums būtu jādzīvo, ja jums nebūtu veļas mašīnas, vai ne? Trauku mašīna mazāk, mikroviļņu krāsnes, vai ne? Un tā tālāk. Un arī vēl viens būtisks jaunievedums, kas būtiski izmaina cilvēku, kā lai to saka, ieradumus, ir ķīmiskās pretapaugļošanās tabletes. Bet tas lai nāk, bet izsakot, tas ir tas periods, kas sākās pēc Otrā pasaules kara. Kad notiek šī ekonomiskā atgūšanās visā rietumu pasaulē, kuru vada Amerika. Ja? Un ir pavisam skaidrs, ka tas ļoti lielā mērā arī ASV klātbūtne Eiropā bija viens no priekšnoteikumiem, lai šāda ekonomiska atgūšanās varētu notikt. Gluži vienkārši tādēļ, ka amerikāņi saprata, ka, tieši tāpat kā daudz, protams, arī Eiropā saprata, ka, ja jūs gribat, lai šajā kontinentā nepastāvētu atkal risks kaut kādām revolūcijām, masveida nemieriem, totalitārām ideoloģijām, īpaši komunismam vai ne, kurš tajā laikā ir tas dominējošais. Acīm redzot, nav citu variantu, kā vienkārši mēģināt nodrošināt lielajam vairumam cilvēku samērā augstu labklājības, personiskās labklājības stāvokli. Ja? Jo šajā posmā no 50. līdz 70. gadiem vidējā Eiropas valsts aug ekonomiski ne vairāk, teiksim tā, respektīvi, viņa aug vidēji ne mazāk kā par 5% gadā katru gadu. Vai ne? Latvijai šobrīd ir 2, kaut kas tur, un mēs jūtamies ārkārtīgi lepni. Bet mēs to nejūtam lielākā. Bet šajā laikā Rietuma Eiropa tiešām aug ar beigošu vungu, kas nozīmē to, ka cilvēki vienkārši jūt to labklājības pieaugumu. Ja? Viens no priekšnoteikumiem tam bija, protams, arī amerikāņu klātbūtne Eiropā. Gan drošības ziņā, tādā militārās drošības ziņā, gan arī ekonomiskā ziņā, par ko mēs runāsim saistībā ar šo te Maršala plānu un citām lietām, gan arī, protams, politiskā ziņā. Un par to mēs runāsim, respektīvi tajā ziņā, kā amerikāņi pietiekoši daudz tika investējuši, lai Rietuma Eiropa nekristu šajā periodā, pēckara periodā, kad valda nabadzība un komunismam ir samērā augsts sociālais prestižs, lai šajās valstīs nenāktu pie varas komunisti un lai šīs valstis neaiziet, kā saka, pretējā pusē. Ja? Bet labi, par to mēs runāsim atsevišķi, bet tagad mēs esam atpakaļ pie 40. gadu vidus, pie 40. gadu otrās puses. Tad, lūk, tā ir Eiropa, kāda viņa izskatās 1948. gadā. Kas ir noticis? Robežas pārāk nav mainījušās. Ja mēs ņemam to brīdi, kad PSRS jau ir, kā saka, okupējis Baltijas valsts un tā tālāk, bet Otrajam pasaules karam beidzoties, atšķirībā no Pirmā pasaules kara, netiek pārzīmētas robežas, bet tiek pārvietoti cilvēki. Piemēram, Polija, tā dzeltenā valsts, jūs redzat, ir tās melnās līnijas. Polijā tad tās ir pirmskara Polijas robežas. Proti, zinām, Polija ir pārbīdīta bišķiņu uz rietumiem. Proti, daļa no Polijas ir atdota padomju Ukrainai. Tas jums varētu ar kaut ko rezonēt mazliet, ja jūs sekojat līdz tam, kas notiek Ukrainā, tādas pilsētas kā Ļvova un tā tālāk, vai ne?
Savukārt Polijai ir iedots savukārt kaut kas drusciņi klāt rietumpusē. Ja? Un tā ir šī te bijusī Austrumprūsija, Rietumprūsija, kas ir tas dzeltenais gabaliņš, kurš pirms kara bija Vācija. Nu, protams, šis tas ir nocirpts un atdots Padomju Savienībai, šis gabaliņi no Ungārijas, gabaliņi no Čehoslovākijas, bet nekādas būtiskas lietas nav mainījušās. Savukārt, kas, protams, Molotova-Ribbentropa pakta sekas ir saglabājušās, bet Vācija, kā jūs to redzat, ir sadalīta okupācijas zonās, un šīs okupācijas zonas ir, sadalītas uz galviņām starp 4 karā uzvarējušajiem. Ja? Proti, pazīstamā Padomju zona, kura pēc tam kļūst par Vācijas Demokrātisko republiku, ja? Tāda ir Britu zona un amerikāņu zona, un tad uz amerikāņu zonas rēķina ir mazliet iedots arī Francijai. Tāpēc, ka Francija, kā jūs to zināt, patiesībā pieslēdzās tādai patiešām aktīvai kara darbībai, ņemot vērā šīs valsts īpašo stāstu Otrā pasaules kara laikā. Pieslēdzās sabiedrotajiem salīdzinoši vēlu, bet neraugoties to amerikāņu uz sava rēķina, izdomāja, ka franči arī varētu būt līdzvērtīgi partneri, ja, ņemot vērā šīs valsts nozīmi Eiropā un tā tālāk un tā tālāk. Taču otra lieta, ko jūs uz šīs kartes arī varat pamanīt, ir tas, ka ne tikai Vācija ir sadalīta okupācijas zonās, bet ir sadalīta okupācijas zonās arī Austrija. Tas ir viens stāsts, kuru mēs iespējams, ka esam piemirsuši, bet arī Austrija līdz pat 1955. gadam, vesels 10 gadus pēc PSRS sabrukuma, gluži vienkārši bija sadalīta tieši tāpat kā Vācija, un tad, kā saka, 55. gadā tika pieņemts šis vēsturiskais lēmums, ka, ļaut Austrijai kļūt neatkarīgai un nekļūt par padomju satelītu, vienlaikus apņemoties, ka tā nekad nestāsies NATO. Kā jūs to zināt, Austrija līdz pat šim brīdim nav NATO, ja, viņi, kā saka, neutralitāti saglabā. Taču šī te bilde varbūt, ka nebūtu tik interesanta no tādām geogrāfiskām izmaiņām, kas jums droši vien lielākajai daļai ir labi pazīstamas arī no citiem kontekstiem, kā tas, protams, ir stāsts par to, kā tad vēl karam ritot sabiedrotie savā starpā dala Eiropu. Ja? Jo ir pavisam skaidrs, ka šie te 3 kungi, ja? Lielie 3, proti Vinsons Čerčils, Franklins Delano Roosevelts un Josifs Staļins, bija piespiest, likteņu un vēstures piespiest darboties kopīgi, taču jau 43. gadā Teherānas konferences ietvaros viņi sāka domāt, labi, tagad mēs to Hitleru kaut kādā veidā noliksim pie vietas beigā. Ātrāk vai vēlāk, bet noliksim. Ja? Ko mēs darīsim ar to Eiropu pēc tam? Ja? Kā tas viss izskatīsies? Un kamēr karš vēl nebija beidzies, tādas pārmērīgi lielas domstarpības starp sabiedrotajiem neradās, izņemot atsevišķos jautājumos, piemēram, Britiem un amerikāņiem īpaši nepatika veids, kā Padomju Savienība izturējās pret Poliju un poļiem, kaut vai tajā kontekstā, kā jūs to zināt, slavenā Katiņas slepkavība, viņi jau tad jūt, ka kaut kas tur īsti nav tā, kā Staļins viņiem to stāst. Gan arī tas, ka 44. gadā tiek apspiesta šī Varšavas sacelšanās, ko īstenībā Padomju armija būtu spējusi novērst, bet tagad 45. gads ir, mēs šo kāru esam visi trietā uzvarējuši, un tad kaut kādā veidā tad jāmēģina tā Eiropa iekārtot no jauna. Ja? Un lielie 3, un tas, protams, ir arī viens no tiem liktenīgajiem, jebkuram vēsturniekam ārkārtīgi interesantajiem jautājumiem par personību nozīmēm. Lielie 3 pārstāja pastāvēt kā kaut kāds personu kopums patiesībā uzreiz pēc kara beigām, 1945. gada jūlijā.
Pat ne jūlijā, bet gan, maijā. Tāpēc, ka Franklins Delano Roosevelts, kā saka, amerikāņu demokrātu prezidents, gluži vienkārši aiziet viņa saulē. Savukārt Winstons Čērčils 45. gada jūlijā zaudē vēlēšanās, un Lielbritānija, atšķirībā no Staļinistiskās padomju savienības, ir demokrātiska valsts, kur nozīmē to, ka, ja tu aizēji vēlēšanās, tad paldies tev, bet ej mājās tagad, vai ne? Un tavā vietā nāk kaut kāda cita leiboristu valdība, vai ne? Kas nozīmē to, ka šis slavenais trīnieks, ja, pārstāja eksistēt, parādās citi cilvēki, kuri tad patiesībā ir tie, kas lemj pār Eiropas iekārtojumu. Un Amerikas gadījumā, protams, tā izšķirošā figūra, kurai pēc tam ir fundamentāla nozīme uz visu tālāko amerikāņu lomu Eiropā, ir Roosevelta pēdējais viceprezidents, proti Harijs Trumans. Ar interesantu stāstu par to, ka Roosevelts bija īstenībā 4 termiņus pēc kārtas Amerikas prezidents, kas ir tā norma. Jā, tā norma, kuru jūs droši vien tīri labi zinat un pieņemat kā pašsaprotam, proti, ka Amerikas prezidents var tikai 2 termiņus palikt amatā, nav obligāti. Viņu īpašos vēsturiskajās situācijās var arī neievērot. Un 20. gadsimtā tas stāsts bija tāds, ka FDR, ja, šis te Roosevelts nomirst, viņa vietā nāk Trumans, kuri tad ir tie ļaudis, kas iekārto Eiropu. Kas tajā brīdī notiek? Tajā brīdī notiek skaidrs, ka tās valstis, kurās ir ienākuši jau šīs nacisma sagrāves posmā, tas vai cits sabiedrotais, tās valstis visbiežāk arī paliek konkrētā sabiedrotā, kontrolē okupācijas zonā, ja, un ar atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, Vācijā tās armijas nebija tā izkārtojušās, kā tur ir tās okupācijas zonas, bet tagad, piemēram, tādas valsts kā Polija. Ja. Amerikāņi bija ļoti nepatīkami pārsteigti, jo neaizmirsīsim to, ka Briti iesaistījās karā 39. gadā tādēļ, ka Polijai uzbruka. Un tagad ir tas stāsts par to, ka, mēs gājām glābt Poliju. Tas beidzās ar milzīgu asins izliešanu visā Eiropā. Un tagad šito Poliju pievaca Staļins. Kas bija, protams, tāpēc, ka tur tika momentā iecelt, kā saka, Maskavai lojāla komunistiska valdība, ja, kurai nebija pilnīgi nekādas simpātijas pret poļu nacionālistiem un pret tiem, kas vadīja šo poļu pretošanās kustību, šiem tad armija Krajova un tā tālāk, kas, protams, bija tāds, kā saka, maigi izsakoties, nepatīkams moments. Tad vesela virkne ar valstīm, kas bija sadarbojušās ar nacistiem, kā Ungārija, kā Rumānija, ja, ar Hortiju un Antonescu. Ja. Protams, ka automātiski arī nonāca padomju ietekmes sfērā. Citādāks stāsts mazliet bija ar Čehoslovākiju. Jo Čehoslovākija ir viena no tām valstīm, to Čehi joprojām jūs noteikti nestāstīs kā kaut kādu beigo savu vēsturisko sasniegumu. Bet Čehoslovākijā, teiksim tā, komunisti nāca pie varas tikai daļēji atbalstīti no PSRS. Jo ir jāņem vērā to, ka PSRS tajā mirklī, tas ir, kā saka, 40. gadu vidus, ir staļinismu zvaigžņu stunda Eiropā. Redz, kā mēs esam pirmā strādnieku zemnieku valsts, kas ir principā devusi izšķirošu ieguldījumu nacismu sagrāvē un principā izglābusi visu Eiropu no viņiem. Ja? Un tajā ziņā, tajā mirklī komunismam ir milzīgs prestižs un liela daļa Čehu nobalso pilnīgi brīvās, pluralistiskās vēlēšanās par to, ka, kā saka, komunisti ir baigi foršie. Ja? Tas ir slavenais šis Čehu komunistiskās partijas tāds staļiniskais līderis vārdā Klemens Gotvalds. Pēc tam, protams, tur arī, kā saka, ar padomju palīdzību tos visus pārējos tur, kā saka, piežmiedz, un rezultātā, protams, Čehoslovākija kļūst par komunistisku valsti, ja, ar savu 68. gadu un ar visiem šitiem testāstiem. Ja. Tad nemazāk interesants stāsts, protams, saistās ar Dienvidslāviju. Kāpēc Dienvidslāvija ir nozīmīga? Es negribu jums mācīt Eiropas vēsturi, es jums gribu pastāstīt par amerikāņiem kaut ko. Ja. Dienvidslāvija ir nozīmīga viena iemesla dēļ. Dienvidslāvija bija vienīgā komunistiskā valsts Eiropā, kur nepakļāvās Maskavas diktātam.
Viņa bija viena no tiem, kas mēģināja spēlēt tādu viduspozīciju starp rietumiem un austrumiem, un, protams, ka amerikāņi to ļoti pozitīvi uztvēra, un kaut arī tā bija nepārprotami komunistiska diktatūra, ja, ar slaveno šo te, kā saka, Tito, vai ne? Josipu Brozu pēc vienas no viņa partijas kličkām pazīstam kā Tito, ja? Viņas, kā saka, staļiniskais līderis, bet viņš bija tāds staļinists, kurš pretojās pašam Staļinam. Tas nav neiedomājami. Viņš Staļinu uzskatīja par savu ideālu. Ja? Un vienlaikus teica, ka es negribu pakļauties tam reālajam Staļinam, tāpēc, ka es īstenībā arī esmu baigi foršais. Džeks, ja? Tā prasti sakot. Ja? Tad, lūk, un tāpēc Dienvidslāvijai bija ļoti īpaša loma. Dienvidslāvija bija komunistiska valsts, nepārprotami, kuru, kā saka, pietiekoši stingri kontrolēja šis te, Josipa Broza Tito režīms visu šo laiku. Vienlaikus viņai bija iespēja flirtēt ar rietumiem, nepārprotami, visu laiku tā. Ja? Piemēram, viņai bija robežas vaļā. Ja jūs tā padomājat visu augsto karu, ja? Piemēram, no Latvijas, no PSRS, ja? Mums bija vispār pilnīgi bezcerīgi aizbraukt kaut kur, ja? Brīvdienās, nezinu, uz Parīzi, piemēram. Ja? Pilnīgi bezcerīgi. Savukārt, pārējās tajās komunistiskajās valstīs, kā Polijā, Čehoslovākijā, Ungārijā un tā tālāk, tur tas bija bišķiņi vieglāk, bet komunistiskajai Dienvidslāvijai bija vispār robežas vaļā. Ja? Un kāpēc? Tāpēc, ka, protams, arī rietumi saskatīja, principā, Dienvidslāvijā tādu potenciālu trojas zirgu, ja? Ar kuru varētu no iekšpuses mēģināt graut to komunismu vispār Eiropā. Ja? Lūk, paēmies uz priekšu. Protams, jā, tas ir periods, kad no vienas puses amerikāņi kļūst par neatņemamu faktoru, gan militāri, gan ekonomiski, gan politiski. No otras puses, šo amerikāņu kļūšanu par neatņemamu faktoru Eiropā nevar skatīt izolēti no tā, ka šajā laikā Padomju Savienība kļūst par Eiropas pirmā līmeņa spēlētāju. Un tagad uzmanīgi. Padomju Savienība, protams, nav radusies pēc Otrā pasaules kara. Padomju Savienība radusies 1922. gadā, vai ne, ar šo nosaukumu un tā tālāk. Bet pirmā šīs starpkara perioda laikā Padomju Savienība bija samērā margināls spēlētājs Eiropas politikā. Protams, viņa pastāvēja un viņai tur piemita milzīga maigā vara, kā saka, tur brauc visādi rietumu kreisi intelektuāli skatīties un tā tālāk, bet viņa nebija pirmā līmeņa spēlētājs, tāpēc, ka viņa bija tur nost. Jā, viņai tur bija pašai savs pietiekoši liels iekšējais problēmas, un tur, kā saka, tas bija tas laiks, kad arī, kā saka, sākās lielais terors un viss šīs te masas slepkavības, jā, par kurām rietumi tur padaļai gribēti, bet nezināja. Jā. Savukārt pēc Otrā pasaules kara PSRS kļūst Eiropā par pirmā līmeņa spēlētāju, par kaut ko tādu, ar kuru ir jārēķinās jebkurā Eiropas galvaspilsētā. Un kāpēc es esmu šo te ģerboni ielicis, kurš droši vien, ka jūsu paudzē atšķirībā no manas paudzes nav iesēdies līdz kaut kādām, tur, nezinu, kaulu smadzenēm kā riebuma simbols. Tas nav tikai tāpēc, ka viņš ir smuks vai neglīts, bet tas ir tādēļ, paskaties. Jūs neliekas nekas dīvaini šajā ģerbonī. Un tas, es, kā saka, nemēģinot, tieši tā, respektīvi, vai iedomājieties kādu valsti, vai ne, atsevišķu valsti, kas liek savā ģerbonī zemeslodi. Vai ne? Tas, kas nozīmē ne vairāk un ne mazāk par to, ka tas ir, kā saka, globāla pretenzija. Vai ne? Ka mēs neesam kaut kādi tur, kā saka, vienkārši kaut kāda reģionāla valstiņa, ja? Bet mums ir globāls, mēs esam zemeslode, vai ne? Aptversim. Un tas, protams, arī bija tas viens no funktoriem, kuru dēļ amerikāņi 40. gados, 40. gadu otrajā pusē būdami šeit Eiropā, saprata, ka ir nopietni, tāpēc, ka viņi lielākoties pamatot, varbūt nevienmēr pamatot, uztvēra to, ka PSRS ir ekspansionistiska. Un ka ja jūs viņus
savaldīsiet kaut kādā veidā. Ja? Viņi tieši tādā pašā veidā, kā viņi jau tagad ir ievēlušies bijušajā liberālajā kapitalistiskajā Eiropā, piemēram, Čehoslovākijā, piemēram, Polijā, piemēram, Baltijas valstīs, piemēram, Ungārijā. Viņi velsies tālāk vēl uz rietumiem. Kā rezultātā viņiem būs nevairāk ne mazāk kā iespēja šādā pašā moduļa veidā pievienot vēl citas padomju sociālistiskās republikas. Ja, Francijas padomju sociālistiskā republika, Dānijas padomju sociālistiskā republika, Zviedrijas padomju sociālistiskā republika. Tas, principā, nav nekas neiespējams. Ja? Un šis scenārijs, kas šobrīd, kā saka PSRS, kad jau ir aizgājies viņa saulē, protams, mēs varam par to smieties, bet tajā laikā tas galīgi nelikās smieklīgi. Ja? Jo ļoti daudz domāju, ka tā ir realitāte. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Eiropā, arī Rietuma Eiropā, tobrīd pastāv milzīgs ideoloģisks atbalsts komunismam, īpaši to cilvēku starpā, kuri saka, ka patiesībā, redz, kā tās kapitalistiskās demokrātijas, pamatā tās divas lielās valstis, kur tas notiek, protams, ka ir Francija un Itālija. Tās kapitalistiskās demokrātijas patiesībā ir novedušas līdz šitādai milzīgai asins izliešanai. Ja? Davai, ka pamēģinām kaut ko citu. Redz kā, tur ir skaisti. Tur strādnieki un zemnieki paši valda. Viņiem ir tāds dižens, vīrišķīgs, ūsains līderis, kā Josifs Visarionovičs Staļins. Ja? Viņi ir tik varonīgi cīnījušies pret fašistiem. Ja? Jo tas ir pavisam skaidrs, ka Rietuma Eiropā, protams, viena no tādiem visfanātiskākajiem nacismu ienaidniekiem bija, protams, komunisti. Vai ne? Labi apzinoties to, ka tie komunisti tajā savā totalitārajā domāšanā neko īpaši neatšķīrās no fašistiem, ja, bet viņi bija antifašisti pirmie. Un tāpēc varbūt, kā saka, ļoti daudz, kur ir šīs komunistiskās idejas ļoti populāras. Ir tādas... Kas ir tās valstis, par kurām ir runa? Protams, ka Čehoslovākija, Čehoslovākija 48. gads, ka Čehoslovākija tiešām demokrātiskā ceļā kļūst komunistiska. Bet atbalsts komunismam ir veselā virknē valstu, kuras pēc tam lielā mērā arī pateicoties amerikāņu klātbūtnei nekļūst par komunistiskām diktatūrām. Tā ir Itālija, kurā PCI, Itālijas komunistiskā partija, ir 1,7 miljonu biedru. Vai ne? Varat iedomāties, kā saka, cik tas ir elektorālā vēlēšana izpausmē. Ja? Francijas komunistiskā partija, kas ir, kā mēs to zinām, arī partija ar senām tradīcijām un tā tālāk, tiek uzskatīta par arī tādu potenciālu riska faktoru, ja? Jo šīs partijas arī neslēpja tādu savu atbalstu Maskavai un draudzēšanos ar rietumiem un tā tālāk. Vēl viena, protams, ļoti problemātiska valsts, kura, diemžēl, joprojām ir ļoti problemātiska, vajag izsakoties, ir Grieķija. Grieķijā ir 40. gadu otrajā pusē notiek pilsoņu karš, kurā, cīnās no vienas puses, Britu pamatā atbalstītā, demokrātiski ievēlētā, nosacīt buržuāziskā valdība, ja, cīnās ar komunistiskiem partizāniem, kurus savukārt atbalsta tikko pieminētais maršals Tito, vai ne? Grieķija turpat pie Dienvidslāvijas vien ir. Vai ne? Un tur tad rodās tas lielais jautājums, ar ko, piemēram, amerikāņiem, kas tajā laikā ir Eiropā, ja, daudzās valstīs, pamatā Vācijā, kur, ir šī okupācija, ja, ko viņiem vajadzētu darīt šajā situācijā? Vai vajadzētu šīm valstīm ļaut krist un principā kļūt par komunistiskām diktatūrām? Ja? Vai arī vajadzētu tam kaut kādā veidā pretdarboties? Un tur tas galvenais un iespējams vispazīstamākais vēsturiski no ASV politiķiem ir šīs George Kennans, kurš ir interesants arī kā vēsturnieks. Viņš nav tikai un vienīgi bijis īsu brīdi vēstnieks dažādās valstīs un arī, kā saka, National Security Advisor, bet Kennans ir rakstījis pietiekoši daudz vispār arī par Eiropas politiku. Vēsturisks darbs, viņam ir viena burvīga grāmata par Pirmā pasaules kara izcelšanos, kas saucās Fateful Alliance, bet pēc tam viņš kļūst par
40. gados par diplomātu, un 46. gadā, kas tiek uzskatīts par tādu augstā kara pamatdokumentu, ar ko tas viss sākās. Viņš ir amerikāņu sūtnis, bet nevis Maskavā, bet Kijevā, kas nav svarīgi, bet Padomju Savienībā. Un viņam tad tiek uzdots jautājums, kā saka, normālam diplomātam no viņa ārlietu ministrijas, vai jūs mums nevarētu paskaidrot, kas tur ir ar to PSRS, kāpēc viņi negrib stāties Pasaules tirdzniecības organizācijā, kas tajā laikā tiek veidot. Un tad viņš uzraksta šo garo telegrāmu, viņi ir iegājis tieši ar šo nosaukumu vēsturē, kā garā telegramma, kurā Kenans stāsta par to, ka īstenībā ir joki mazi. Un tie viņa galvenie argumenti ir tādi, ka, pirmkārt, kāpēc viņi negrib draudzēties ar mums. Pirmkārt, PSRS ir neglābjami ekspansionistisks režīms. Viņš ir ideoloģiski tā izveidots, vai ne, ka viņus neapmierina tur, kā saka, mierīgi līdzās pastāvēšana ar kapitalistiskajiem rietumiem. Viņi ir ideoloģiski izveidoti tā, ka viņiem ir pretenzija uz pasaules revolūciju. Un viņi ir gatavi darīt jebko, lai šo pasaules revolūciju dažādos veidos eksportētu. Ja, kas vienmēr, protams, ir bijusi komunistu tā, kā saka, spēcīgā puse. Ja, caur tādām, droši vien, ka varbūt, kā saka, vismaz vārdi pēc pazīstamām organizācijām kā Komintern, respektīvi šī staļinistiskā komunistiskā internacionāla, trešā internacionāla un pēc otrā pasaules kara Kominform, proti šīs organizācijas, kurās saslēdzās kopā visu Eiropas valstu komunistiskās partijas, ja, principā ar nolūku veicināt, kā saka, vispasaules komunistiskas federācijas izveidi. Ja, protams, un vadīts vistiešākā veidā no Maskavas. Ja, arī Latvijas komunistiskā partija. Latvijas komunistiskā partija, es domāju, nevis to, kas pastāvēja padomju laikā, bet komunistiskā partija, kas pastāvēja 2030. gados. Ja, tas bija principā tāds nepārprotam, vienkārši tādu Maskavas iesūtīti aģitātori un algotņi, vai ne, kuri propagandēja šo izcilo projektu, ja, kas saka, ka īstenībā tur tās kapitalistiskās demokrātijas ir ārkārtīgi amorālas un principā nolēmtas bojājai, ka no privāta īpašuma uz ražošanas līdzekļiem ir jāatsakās, ka visādi tur nevēlamie elementi ir principā kaut kur jāizvāc pēc iespējas tālāk projām vai vispār jāiznīcina un tā tālāk. Izsakot viss šis te klasiskais komunismu repertuārs. Ja? Un, protams, ka kara laikā rietumos pastāvēja, arī Amerikā pastāvēja ļoti tādas, kā saka, dažādi ideāli, visnotaļ ideālistiski priekšstati par to, kas tas tāds ir komunisms. Ja? Galu galā amerikāņi patiešām vārda burtiskā nozīmē apbrīnoja un pat varētu teikt dievināja Uncle Joe, kas ir Uncle Joe Staļins, vai ne? Viņš Jozefs vārdā ir Josifs, vai ne? Uncle Joe, tāpēc, viņš varonīgi cīnās, vai ne? Viņš cīnās, kā saka, tur, tos nacistus dzen uz rietumiem, un tā tālāk. Ja? Šajā mirklī 46. gads, vai ne? Tas ir uzreiz pēc kara. Tas Kenana dokuments ir tieši ar to iegājis, vēsturē, ka viņš saka, ka nevajag jokoties ar to, ja? Un ka Padomju Savienība ir vienkārši tāda valsts, kas ir ideoloģiski uzbūvēta tādējādi, ka viņa nevar vienkārši neizplesties un nevar, kā saka, dzīvot mierīgi savos ietvaros. Ja? Viņi ir, kā saka, tā ideja par abu kapitālismu un sociālismu mierīgi līdzās pastāvēšana, tā nāk vēlāk, tā nāk 60. gados ar Hruščovu, bet šajā laikā, kā saka, tas ir pietiekoši skaidri redzams, ja, ka, kā saka, tas ir režīms ar zināmām pretenzijām. Ja? Un šis režīms lieto visādi veida, kā saka, useful idiots, vai ne? Visādi veidi lietderīgos idiotus rietumos kā savus gluži vienkārši aģentus vai ietekmes spēkus. Ja? Un trešām kārtām, ka no kurienes tas nāk, ka tas
nāk dot lielā mērā, arī vēsturiski, un tas, protams, ir joprojām arī saglabājies, tas stāsts par Krievijas, un šajā gadījumā arī Padomju Savienības, kā Krievijas tādu, faktiski reinkarnācijas, ar tādu paranoidālo apsēstību ar savu drošību, jā, un tāda ģeopolitiska neiroze, kur jūs arī joprojām droši vien varat sajust atsevišķos Krievijas politiķu izteikumos, ka mums viss dar pāri, viss mūs apdraud, vai ne? Kaut arī, kad viņiem droši vien, ka jebkurš saprātīgs cilvēks pateikt, ka vairumā gadījumā lielākais drauds ir paši sev, vai ne? Bet tas, ka mums visi dara pāri un ka visa pasaule pret mums ir sazvērējusies. Ja? Un tas tā ir, protams, viena no lietām, kas nepārprotam piemīt arī PSRS, ja? Kas lika domāt par to, ka, principā tas ir viens ļoti nozīmīgs pretspēlētājs rietumu kapitalistiskām demokrātijām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš Otrā pasaules kara laikā ir ieguvis pirmkārt teritoriju, proti aiznācis tikpat līdz, vecajai Austro-Ungārijai, kas otrām kārtām viņš ir ieguvis pamatīgu ekonomisko varēšanu, militāro varēšanu, jo Padomju armija karam beidzoties 45. gadā, man liekas, ka bija, varbūt es jaucu, bet man liekas, ka tas tā bija, ka 45. gadā Padomju armija ir lielākā, jebkad vēsturiski pastāvējusi armija, kāda pasaulē ir bijusi, 10 miljonu cilvēku, kā saka, under arms, 10 miljonu bruņotu cilvēku. Un trešām kārtām viņi ir ieguvusi milzīgu starptautisku reputāciju, vai ne? Ar to, ka viņi tagad ir tie, kas ir sagrāvuši Hitleru, tur viss ir tas stāsts, vai ne, kuru jūs svinēsiet, es protu, kuru kāds droši vien svinēs. Tepat Rīgā pie 9. maijā, vai ne? Tas ir tas stāsts, vai ne? Kas ir tā politiskā konsekvence no šī? Politiskā konsekvence ir tā stratēģija, kas principā raksturo Amerikas attieksmi pret komunistisko režīmu un pret PSRS primāri, kā šis te containment. Iegrožošana. Proti, tas ir funkcijas, mums nav nepieciešama obligāta militāra konfrontācija ar viņu. Bet mums ir vajadzīgs viņu savaldīt. Tas ir tas stāsts, kurš tika lietots kaut kad 30. gados attiecībā uz nacistisko režīmu karantīnu. Restīvi, mums viņu vajag izolēt. Zini, kā cilvēks saslims, tad viņi noliek kaut kur citur, lai viņš neinficē citus. Tad tas komunisms ir kaut kāda savu veidu slimība, kas patiesībā ir arī jāizolē no tiem pārējiem cilvēkiem, lai viņa, nekaitētu, un dažādos veidos jāierobežo viņa ieteikumi. Un tur tad, protams, tas, uz ko tas balstās, protams, ir tas, augstā kara varētu teikt, tas tā politiskā, jau nevis vienkārši tikai intelektuālā, bet politiskā doktrīna, tā ir šī Truman doktrīna, kurš ir demokrātu prezidents, kurš tiek arī divreiz pārvēlēts un kurš tad faktiski liek pamatus tai attieksmei pret PSRS, kura tādā vai citādā veidā, protams, daudzām transformācijām, ar daudzām korekcijām, bet izdzīvo principā līdz pat 90. gadam. Tajā ziņā, ka pret viņiem ir jāizturās nopietni, un ka viņi ir jāierobežo. Ka nevajag sarīkot kaut kādu milzīgu pasaules karu kārtējo, bet ka viņi ir jāierobežo. Un tas, kas ir nepieciešams, un tas ir būtiski tagad priekš Eiropas, un tā skaitā arī priekš Eiropas Savienības, ir tas, ka nolūkā īstenot šo iegrožošanu, rietumiem ir jākonsolidējās. Viņi nevar būt tā, ka tur viens kaut kā tā, otrs kaut kā šitā, bet ka viņiem ir jābūt visiem vienotā frontē. Jo ir pavisam skaidrs, ka šis pastāvīgais drauds no Maskavas principā pastāv nepārtraukti. Un tas tad arī, protams, ir tas, kas ļoti lielā mērā nosaka daudzos gadījumos visu ASV politiku augstā kara laikā pret dažādām, komunistisko režīmu izpausmēm. Pirmkārt, šis ir atbalsts, ko tas paredz? Tas paredz atbalstu antikomunistiskiem režīmiem, cik tālu viņi ir mūsējie. Šie antikomunistiskie režīmi var būt pat nedemokrātiski.
bet tikmēr, kamēr viņi ir pret komunistiem, tikmēr mēs ar viņiem draudzējamies. Ja? Klasisks piemērs ir Antonio Salazāra Portugāle. Portugāle ir NATO viena no dibinātājiem, kaut arī, kā jūs to zināt, Portugāle. Tas nekas, ka viņš ir, kā saka, vecajā, labajā, rupjajā izteicienā, ja, ka viņš ir son of a bitch, but he's our son of a bitch. Ja? Viņš ir mūsējais, viņš ir antikomunists. Ja? Un tā, protams, ir arī viena no lietām, proti, kur amerikāņi ļoti apzināti ir īstenojuši šo politiku, proti, ka mēs, protams, nevaram padarīt visu pasauli demokrātisku, bet mums ir jākonsolidējās visi tie, kas ir pret komunistiem. Un tā ir viena no lietām, jā, bet arī Franko-Spānija. Franko-Spānija, kā jūs to zināt, ir, principā, viņi droši vien kaut kādā ziņā varētu klasificēt kā fašistisku režīmu, bet viņš, kā saka, ir otrā pasaules kara laikā paliek neitrāls un tā, kaut arī, tur Hitlers visādi mēģina pierunāt Franko, lai viņš iesaistās karā, un tad tur ir slavenais Hitlera teiciens, ka pēc tās sarunas ar Franko viņš ir bijis, kā saka, gatavs, lai viņam izrauja 8 zobus tā vietā, lai ar kaut ko šitādi runāt, ja respektīvi, ka viņš tāds, kā saka, pietiekuši blēdīgs, bet viņš, kā saka, Spānija tajā laikā ir neitrāla, viņa arī dzāna ir antikomunistiski, un tāpēc, kaut arī Spānija netiek uzņemta NATO 49. gadā, kad šī organizācija tiek izveidota, bet neraugoties uz to, Spānija, teiksim tā, paliek rietumu pasaules sastāvdaļa, pret viņu neviens īpašās nevēršās. Ir šī ideja. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, karantīna komunismam rietumos arī tādā ziņā, ka ir jebkuriem līdzekļiem, kas ir pilnīgi oficiāli no šīs Trumena doktrīnas izrietoša politika, ir jācenšas ierobežot un novērst komunistu nākšanu pie varas demokrātiskā ceļā. Proti, arī manis jau pieminētajās 3 valstīs, pamatā Itālijā un Francijā, ja, kur komunistiem ir pietiekoši liela ietekme, ja, šīm partijām. Viņām tiek vienkārši tiek veikts dažādiem līdzekļiem. Ja, tiek mēģināts panākt, tiek stimulētas dažādas alternatīvas un tā tālāk, lai nepieļautu komunistu nākšanu pie varas. Kāpēc? Tāpēc komunisms tas ir, kā saka, šajā ziņā, kā saka, absolūtais ļaunums ļoti daudz šī laika amerikāņu tādā izpratnē, vai ne? Lūk, un tieši iemesla dēļ tā ir politika, kas turpinās principā līdz pat 70. gadiem. Un, ja vēlaties arī ilgāk, ja, ka amerikāņi nav vispār kopumā ir bijuši pietiekoši tieši ārpolitisku motīvu dēļ, ir bijuši diezgan skeptiski pret, nevis vienkārši tikai pret komunistiem, bet arī pret jebkuriem citiem kreisiem radikāļiem Eiropā. Ne? Līdz pat tam brīdim, kad François Mitterāns, ja nemaldos 70. gados, 70. gadu beigās izveido kaut kādu koalīcijas valdību Francijā, laikam uz nepārāk ilgu laiku ar komunistiem, bet tas tajā ziņā, kā saka, arī komunistu iekļaušana valdībā, tas tiek uzskatīts par absolūtu ģeopolitisku risku, vai ne? Kas, tādā ziņā, protams, ir vienmēr bijis, kā saka, tāds, varētu teikt, ārpolitikas uzstādījums Eiropā, jā. Lūk, un, protams, ka pašā Amerikā tas atspoguļojas tajā fenomenā, kurš joprojām ir iegājis, ko paši arī amerikāņi nenoliedz viņu vēsturē, kā tāds varbūt ne pats gaišākais viņu vēstures posms, ir tā sauktais makartisms. Kas ir makartisms? Makartisms ir viena Josefa Makartija, viena amerikāņu senatora, fanātiska, histēriska, antikomunista vārdā nosaukta kustība, ar kuras ietvaros amerikāņi pašā Amerikā nodarbojās ar komunistu meklēšanu, ar tādām vieglām raganu medībām. Ja? Kas bija ar brīžiem ar tādām diezgan izteiktām antisemītiskām intonācijām tajā ziņā, ka tur kā gadījās, kā ne, bet liela daļa no tiem, kā saka, identificētajiem komunistiem bija ebreji, bet tas varbūt nebija tas būtiskākais. Tad šis ir viens no tādiem diezgan tipiskiem produktiem, vai ne? Respektīvi, kā jūs to redzat, smaga bildī, respektīvi, ka tas ir sarkanais aizbergs, vai ne? Uz kura ir gājuši bojā jau
daudzi, proti Polija, Ungārija, Čehoslovākija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Austrum, Vācija, un tagad uz to sarkano aizbērgu, ar sirpu un āmuru, pelda virsū neko ļaunu nedomājošais un tāds relaksētais tēvocis. Sems ar savu laiviņu, uz kuras rakstīts USA, vai ne? Respektīvi, tajā ziņā 50. gados tas bija diezgan izteikts, tāds patiešām histēriski antikomunisma vilnis pašā Amerikā, kur cilvēki ar jebkāda veida kreisām simpātijām tika vajāti, mesti ārā no darba, stigmatizēti. Viena no vietām, kur tas izteikti notika, bija Holivuda. Starp citu. Jo, zināt, tie mākslinieki jau visur pasaulē mēdz būt salīdzinoši kreisi. Rietumos viņi lielākoties mēdz būt salīdzinoši kreisi. Un tad tur bija tāds, kā saka, tika meklēti visādi tur, kā saka, kurš tikai tu tur neesi kaut kāds tur... Tikai tu tur neesi ar kaut kādiem tur, kā saka, komunistiskiem uzskatiem un tur kaut kādu tur Marksu vai Ļeņinu salasījies. Un tur, kā saka, starp citu šī epizode ir ne tikai vienkārši tāds elites fenomens, bet tā laika arī amerikāņu populārās kultūras fenomens. Ja jūs paskatāties 50. gadu filmas, tad jūs redzēsiet, ka tur ir vesela virkne ar filmām pār komunistu sazvērestībām pašā Amerikā. Ja? Tas lielākoties ir melnbalts, jūs viņas noteikti tagad, kā saka, uz ķinīšos viņas neredzēsiet, bet viņas ir pieejamas noteikti visādos citādos veidos. Slavenais Mandžūrijas kandidāts, nezināt, tur ir tāds, reiz sakot, kur ir stāsts par to, kādā veidā komunisti tur skalo cilvēkiem smadzenes un padara viņus par pilnībā manipulējamām lellēm un tā tālāk un tā tālāk. Šajā laikā 50. gados Amerikā ir jau republikāņu administrācija, tā ir Eizenhauers tajā laikā, kurš pats, protams, ir kā ģenerālis un kā saka, arī Eiropas principā sabiedroto spēku komandieris, vai ne, viņam ir sava autoritāte, bet viņš to, arī tas tajā ziņā tā ir tendence, kas, kā saka, pēc tam pietiekoši noturīgi pastāv Amerikas politikā attiecībā uz Eiropu, jo viens ir, runājam par Holivudu, viens no tiem, kas piedalās šajās, raganu medībās liecinieku funkcijā, proti kā kurš zina, kurš tur no jums tāds kreisāks ir. Vai ne? Neviens cits kā pazīstamais kinoaktieris, otrā, teiksim, B kategorijas filmu kinoaktieris, vēlākais ASV prezidents no 80. līdz 88. gadam Ronalds Reigans. Jā, tur tā kā ir tāda savu veidu nepārtrauktība. Jā. Un tajā ziņā tas ir, kā saka, arī, protams, viena no lietām, kas ietekmē. Kas vēl būtu dažas lietas, ja mēs runājam par to, kā tad tas īsti veidojās. Tad, kad karš gāja uz beigām, amerikāņi lielos vilcienos nebija noskaņoti palikt Eiropā uz ilgu laiku. Tāpēc, kā, ņemot vērā to brīdi tādas salīdzinoši konstruktīvās attiecības ar Padomju Savienību, amerikāņi domāja, ka tur būtu iespējams atrast kaut kādu visām pusēm pieņemamu risinājumu un kaut kādu stabilu Eiropas iekārtojumu, kura rezultātā amerikāņi vienkārši varētu aiziet no Eiropas arī ar savu karaspēku. Piemēram, ja nemaldos, tad te pašā Jaltā, kas ir 45. gada janvārs vai februārs, Rūzvelts saka, principā pēc 2 gadiem mūsu puikas būs mājās. Ja? Bet kā gadījies, kā ne, tas tā nenotiek. Arī tādēļ, ka savu ļoti lielu lomu spēlē principā galvenā problēma tobrīd Eiropā, ko iesākt ar Vāciju. Tāpēc, ka mūsdienās mēs, protams, esam pieraduši uzskatīt Vāciju, kas viņa arī ir par tādu reālu Eiropas integrācijas dzinēju spēku un īstenībā saimnieciski visnozīmīgāko valsti, kura, kā saka, mums daudz kur palīdz un ir tur, kā saka, ārkārtīgi nozīmīga. Bet beidzoties Otram pasaules karam, īsti nav nevienam skaidrs, kā tagad vajadzētu rīkoties. Un ko tagad darīt vismaz ar tām Vācijas teritorijas daļām, kas ir palikušas
rietumu sabiedroto ziņā, ja? Proti tām daļām, kas kļūst 49. gadā par Rietumu Vāciju. Un tur ir divas tādas konkurējošas pieejas bijušas. Viena no tām ir slavenais Morgenthau plāns, kas tiek kaut kad jau vēl kara laikā izstrādāts, kas saka, īstenībā Vāciju vajag padarīt par agrāru zemi. Piespiedu kārtā deindustrializēt. Proti, atņemt viņiem visas rūpnīcas, aizliegt viņiem nodarboties ar kaut kādu tērauda liešanu un tam līdzīgām lietām. Gluži vienkārši tādēļ, ka mēs zinām, ka, ja viņiem to ļaus darīt, viņi atkal sāks taisīt tankus un sāks apdraudēt pārējo Eiropu. Proti, tā ir tā doma, ka vajag Vāciju padarīt piespiedu kārtā par agrāru zemi. Ja, respektīvi atņemt viņiem visu industriālo potenciālu, vienkārši padarīt viņus par zemniekiem, ja, kas tur viņi var smuki audzēt tomātus vai rudus, ja, tas ir ok, bet, kā saka, lai viņi tur netaisa nekādas pārāk lielas, nekādas industriālas pretenzijas. Taču vairāk vai mazāk 40. gadu otrajā pusē amerikāņiem un arī pārējiem rietumu sabiedrotajiem kļūst skaidrs, ka ņemot vērā to, ka pieaug šis PSRS spiediens no otras puses, šāds ceļš ir īstenībā absolūti nepieņemams. Gluži vienkārši jau tas arī šo te deindustrializēto Vāciju padarīt par ārkārtīgi vārgu, vai ne par tādu, kas nevar nekam pretoties. Ja? Un tādēļ, protams, ka šajās rietumu teritorijās, kas tad līdz 49. gadām vienkārši pastāv kā okupācijas zonas, kuras pārvalda tad šī centrālā kontrolas padoma, sabiedroto, tiek izvēlēts īpašs ceļš, kā ar šo situāciju vajadzētu tikt galā, proti, ka, kā saka, tā ir jāpadara par demokrātisku, kapitalistisku valsti, kura ir pēc iespējas jāintegrē rietumos. Proti, tas Vācijas risks ir jānovērš. Jo tajā brīdī jūs šodien mūsdienās uztverat Vāciju kā vietu, kur taisa foršas mašīnas un kur var, kā saka, aizbraukt, nopirkt, drēbes vai foršas ceļot un tā tālāk. Vai ne? Tajos laikos Vācija, tas būs grūti to iedomāties, bet tā bija patiešām cita Vācija. Tā bija Vācija, kas patiešām bija reāls drauds, jo viņas dēļ bija sākušies divi milzīgi slepkaunieciski kāri ar daudziem miljoniem bojā gājušo. Vai ne? Un ka tas ceļš kādā veidā ar šo Vāciju ir iespējams tikt galā, ir nevis mēģināt viņu izolēt vai sodīt, kas bija Pirmā pasaules kara politika, bet gan viņi ir visādos veidos jāmēģina integrēt. Un tas ir viens no tiem ceļiem, kas ar amerikāņu, amerikāņu uzraudzībā, bet vienlaikus arī citu Rietuma Eiropas sabiedroto, un šeit, protams, kā saka, Francija un īpaši Žans Monnet ir tas galvenais figūrs, kas saka, ka mums ir īstenībā jāizveido ar Vāciju kaut kas līdzīgs ekonomiskai savienībai, kur mēs esam spiesti viens ar otru ikdienā par kaut ko runāt un kaut ko darīt kopīgi, un nevis kaut kādā veidā, kā saka, mēģināt viens otru atkal tur apkarot, vai nekādos veidos. Mēs to esam darījuši gal galā, kā minimums, kurš 1871. Gada. Vai ne? Un tieši tādēļ tad arī tiek likts pamats šai pašai ogļu un tērauda kopienai, jo, kā jūs to zinat, vienmēr tā nozīmīgā Vācijas daļa, kas ir vienmēr bijusi nozīmīga, ir ekonomiski, bet arī politiski. Līdz ar to ir pirmkārt Rūras apgabals, vai ne, tērauda liešana un, kā saka, industriālais centrs, vai ne? Tur droši vien, ka ir iznācis būt Essen, Dortmunda, viss šitas te, vai ne, kur ir, kā saka, tas industriāls. Otra daļa ir tas Sāras apgabals, es viņu šeit neparādīšu, kas ir apmēram arī tur pašā tajā rietumu pusē, kur ir ogaļraktuvs. Lūk, un tad tas risinājums, kādā veidā tad varētu Vāciju mēģināt ierobežot, ir, protams, saistīts ar to, ka mēģināt izveidot kaut ko kopīgu, ja, proti, nevis atdot to vienkārši Francijai, ja, bet vienkārši izveidot kopīgas struktūras, kur mēs šo tērauda liešanu un ogļu ieguvu padarām par kopīgu lietu, ja, kur mēs abas divas puses viņu pārauga, cerībā, ka no šīs ekonomiskās kooperācijas mēs nonāksim arī līdz politiskai kooperācijai. Un tas patiesībā arī ir stāsts par Eiropas Savienības sākumiem.
vai ne? Romas līguma, kas ir bišķiņ vēlāk 50. gados, tur kaut kāda tā gada diena tika svinēta patās Rīgā, kur Vācijas un Francijas vēstnieki tika sanākuši kopā un tika stāstījuši tā, ko latvieši lielākoties neuztvēra. Saprotam, iemeslu dēļ, tāpēc mēs nezinām to kontekstu, vai ne? Vai kur viņi tika stāstījuši, jā, paganu, mēs taču īstenībā viens otru pirms Otrā pasaules kara, kā saka, zārkā redzējām, mēs nevarējām ciest, vai ne? Tas bija tiešām reāls kultūra konflikts, vai ne? Kur mēs, kā saka, viens otru uzskatījām par visu sliktā iemiesojumu, bijām gatavi, kā saka, sākt karu visādā veidā pazemot un tā tālāk. Un tajā mirklī, kad mēs sākām kaut kā strādāt kopīgi pie kaut kādām praktiskām lietām, ja? Tajā mirklī mēs sākām saprast, ka īstenībā ir iespējams darīt arī kaut ko kopīgi. Ja? Tas ir tas stāsts par Eiropas Savienības savā ziņā sākumiem, lai gan, protams, Eiropas Savienība kā tāda, tur ir vēl krietni tālu no tā, bet tas pirmssākums. Lūk, kas vēl, ar vienkārši, kā saka, cienot jūsu laiku un nepārtērējoties. Protams, viena no ļoti interesantām tēmām Eiropas vēsturē ir lielā mērā amerikāņu vadītā reorientation kampaņa 40. gados Vācijā, jo amerikāņi, acīm redzot, tīri labi saprata, ka tā gluži nebija, ka tie nacisti bija vienkārši kaut kādi tādi daži nejauši cilvēki, kas kaut kā nejauši sagrāba vāru un tad, kā saka, noveda to visu līdz milzīgam karam Eiropā. Gluži pretēji, šis režīms baudīja milzīgu atbalstu sabiedrībā un ļoti liela daļa cilvēku tādā vai citādā veidā bija iesaistīti šī režīma darbībā. Ja? Sākot ar visdažādākajiem klerkiem un dažādiem ierēņiem, līdz pat arī dažādām mākslas, kultūras un zinātnes autoritātēm. Kuriem tīri labi patika, kā saka, sveicināt citus nevis ar labdienu, bet ar hailu, vai ne? Un visādos citādos veidos, kā saka, likās, ka tur tiem līkajiem deguniem, kas te staigā apkārt, ka tie arī baigi griebīgie un ka tos arī tur vajadzētu visādi tur kaut kā saka, un vispār tur, kā saka, vācieši tomēr ir tā augstākā rase un tā tālāk. Izsakot, šīm te lietām bija ārkārtīgi liels atbalsts sabiedrībā. Ja? Amerikāņi to kaut kādā ziņā mēģināja risināt ar šīm denacifikācijas procedūrām. Jūs noteikti zināt Nirnbergu 46. gadā, kur tiek tiesāti tādā ļoti savdabīgā procesā tie, kā saka, lielākie, vairāk nekā 20 lielākie nacistiskā režīma noziedznieki, vai ne, tur ar Gēringu, kā visu tādu kolorītāko tēlu, kurš beigās pateica, ka viņš neko kā saka, viņš neko nenožēlo, neiet uz galīgi un tā tālāk. Bet skaidrs, ka pēc tam Vācijā tika īpaši birokrātiska procedūra ierosināta, kur tad visiem, kas šajā nacistu laikā bija bijuši tādā vai citādā veidā aktīvi, bija tad šai procedūrai jāiet cauri, tad jāsniedz ziņas par sevi, ar ko tu esi tur darbojies, vai respektīvi, vai tu esi bijis, kā saka, tur līdzskrējējs, kas bija jau tāda pietiekoši riebīga kategorija, tad tur bija tā kategorija, kas, ir, kā saka, tu esi bijis, kā saka, mazāka līmeņa noziedznieks un tā tālāk un tā tālāk. Un, kas, protams, bija tādi pietiekoši interesanti, ņemot vērā to, ka kā vispār mēs pēc kaut kādu šādu totalitāru režīmu sagrāves vispār tiekam galā ar tiem, kas ir bijuši iesaistīti šī režīma uzturēšanā. Latvijā tā ir joprojām pietiekoši neizdiskutēta tēma, vai ne? Tieši tāpat kā arī Krievijā, vai ne? Kur zina, ka, labi, Staļins, bet kas uzrakstīja tos 3 miljonus ar visādām kļauzām un denunciācijām, vai ne? Galā tas nebija viens pats Staļins, tur bija ļoti, ļoti daudz cilvēku iesaistīti. Ja? Lūk, un šeit es vienkārši, kā saka, par to pašu procesu jūs noteikti varat painteresēties, jo tas, kā saka, būtu pārāk plaša tēma, bet no tādiem pēdējā laika, manuprāt, ir veiksmīgiem kinodarbiem, kas atspoguļo dažādas nianses, kas ir balstīti reālos notikumos. Ir šāda te filma, kas saucās Taking Sides,
kas ir par vienu ļoti reālu un īstenībā pašu iespējams 20. gadsimta slavenāko vācu simfonisko diriģentu Vilhelmu Furtwängleru, kurš, kā gadījās kā nē, bet bija pie Hitlera uzstājies un bija tur visādos veidos, piedalījies visādos nacistu smukos pasākumos ar simfonisko orķestri. Un viņš tā ir vēsturiska figūra, kas patiešām ir, viena no sava laika vācu mūzikas lielākajām izcilībām. Ja? Un tad ir jautājums, kā viņš ar šo denacifikācijas, ar amerikāņu denacifikācijas kampaņu, ja? Kādā veidā viņš ar to tiek galā. Ja? Un tur ir tā ir labas kvalitātes arī, ne tikai vienkārši tīri vēsturiski, bet tā ir labas kvalitātes arī filma, jo tur to galveno amerikāņu virsnieku, kas, tādā ļoti pietiekoši tādā konkrētā, pragmatiskā, lai neteikt brutālā veidā apējās ar to šausmīgi smalko diriģentu, to spēlē Harvejs Keitels. Un izsakot, tas ir, ja interesē šitas process, tad, manuprāt, tas ir viens no tādiem pietiekoši skaistiem, estētiskiem iemiesojumiem šai tēmai, kas pat pa sevi, bet jau tuvojoties, tādām praktiskām pusēm, kas iespējams jums varētu būt kaut kādā ziņā arī pazīstams tīri biogrāfiski. Skaidrs, ka amerikāņi ir arī tie, kas 46. gadā nodibina apvienotās nācijas. Apvienoto nāciju organizācija. Ja jūs šodien lasījāt to tekstu, ko es ceru jūs visi darījāt, tad jūs tur pamanījāt, ka viņš tur nepārāk, tas Krauthammers nepārāk cildinoši izsakās par apvienotajām nācijām, tur, vai ne, kad īstenībā tur kāda jēga no tādām, vai ne. Bet, skaidrs, ka tā nav. Ka apvienotās nācijas ir institūcija, kas kā nekā tomēr ir izdzīvojusi visu šo laiku, vai ne, 70 gadus, gandrīz līdz pat šim, kas ir arī viens amerikāņu un eiropiešu kopdarbs, jo tās pamatā ir tā Atlantiskā harta, kuru Roosevelts ar Čērčilu vēl kaut kad kara laikā tika veidojuši. Un ar šo, protams, drošības padomi, kas jums visiem ir droši vien labi zinām un tā tālāk. Taču ar apvienotām nācijām par viņām mēs vēl runāsim, tāpēc, ka tur bez tā iztikt nevar runāt par Amerikas ārpolitiku, bet viena ļoti būtiska lieta, kas iespējams kādu no klātesošajiem varētu skart, arī biogrāfiski mani, piemēram, tas skar, ir tā sauktā UNRWA, ja? United Nations Relief and Rehabilitation Agency, kas ir amerikāņu veidota un dotēta organizācija, kura patiesībā nodarbojās ar ko? Viņi nodarbojās ar šīm te displaced persons. Atceraties, ar kurām mēs runājam no paša sākuma, proti, ka šie ļaudis, kas kaut kādu iemeslu dēļ pēkšņi nav šī kara rezultātā neatrodas savās mājās, bet atrodas kaut kur pavisam citur. Gan kā piespiedu strādnieki, gan kā karagūstekņi, gan kā vienkārši bēgļi un tā tālāk. Ir nepieciešams kāds, kas šos cilvēkus kaut kādā veidā aprūpē. Ja? Tiem, kas viņus, izveido viņiem kaut kādas dzīves vietas nometnēs, un mēģina atrast viņiem kaut kādu nodarbošanos, mēģina atrast viņiem kaut kādu ēdienu, kaut kādu iztikšanu un tā tālāk. Un kāpēc es par šito runāju? Tās ir tās slavenās dīpīšu nometnes. Ja kādam no jums ir trimdā radi, tad ir kādam pazīstams kaut kas tāds. Tās ir tās nometnes, caur kurām ir gājis cauri absolūti lielais vairums no Amerikas latviešiem, kas aizbrauca, un citu trimdas latviešiem, kas bija, respektīvi tās nometnes, kurās cilvēki dzīvoja pat vairākus gadus. Jā, tas bija arī stāsts par to, ka mēs esam no Latvijas un mēs esam latvieši, bet mēs negribam braukt atpakaļ uz komunistu okupēto Latviju, labi zinot, kas mūs tur sagaida. Vai ne? Bet mēs kaut kādā veidā gribētu palikt, un tāpēc viņiem tiek veidot šī Relief and Rehabilitation Agency, ja, proti, kur te neiet runa par kaut kādiem dažiem desmitiem vai simtiem, vai pat simtiem tūkstoši, tur ir runa par vairākiem desmitiem miljonu cilvēku, ar kuriem kaut kādā veidā ir jāatrod kaut kāds risinājums tā, lai viņi varētu
dzīvot. Un tas, protams, ir, kā saka, tas stāsts, kur tās, kā saka, dīpīšu nometnes ir viens no tiem stāstiem, ko ļoti labprāt atcerās joprojām daudzi, kā saka, arī vecākās paaudzes cilvēki no trimdas, vai ne, kā tas, principā, veids, kur viņi pēc tam, kā saka, mēģina atrast savu dzīves ceļu kaut kādā pavisam svešā vietā. Ja? Kur gan arī, protams, viena no lietām runājot par Latviju ir jāpiemina tas, ka tieši šajā laikā jau uzreiz pēc Otrā pasaules kara Amerikā sāk kļūt vispār atzīta tā sauktā neatzīšanas politika. Un kas ir neatzīšanas politika, tas iespējams, ka jums ir kaut kur dzirdēts, tas ir stāsts par to, ka Amerikas Savienotās valstis, bet arī Lielbritānija neatzīst Baltijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā. Ja? Kas bija īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem ļoti praktisks izdzīvošanas jautājums tieši šajā laikā. Jo atšķirībā, piemēram, no Ukraiņiem vai Baltkrieviem, lielākajai daļai rietumu sabiedroto neienāca prātā, ka, piemēram, tos no Latvijas aizbraukušos leģionārus un viņa radiniekus vajadzētu mēģināt sūtīt atpakaļ uz Latviju. Vai ne? Gal galā, kas par problēmām? Vai ne? Tagad kas ir beidzies, lai viņš brauc mājās. Vai ne? Tad, lūk, no latviešiem, igauņiem un lietuviešiem tieši šīs neatzīšanas politikas dēļ netika prasīts, lai viņi brauc mājās, tāpēc, ka viņi saprata, ka tās mājas kā tādas vairs nepastāv. Vai ne? Kur pretī ļoti liela daļa no šiem te arī karagūstekņiem, bēgļiem un tā tālāk no Ukrainas un no citām PSRS republikām vienkārši aizsūtīja atpakaļ, kur viņus sagaidīja otrajā pusē robežai smaidoši zēni no NKVD, vai ne? Jā, tā tas bija. Tajā ziņā tā neatzīšanas politika, protams, ir, kā saka, viens būtisks moments. Un tad 48. gadā par to mēs runāsimies nākamajā reizē par ekonomiskiem aspektiem, par Maršala plānu, kas tas tāds bija un kāds tam bija sakars ar tur Eiropas ekonomisko atgūšanos 50. gadu sākumā. Un tad, protams, šajā 49. gadā arī tiek izveidota NATO kā starpvaldību militāra alianse, kas pamatā attiecās, protams, tobrīd uz rietumu Eiropas valstīm sabiedrotajiem plus Portugāli, tāpēc Portugālei Azoru salas, kas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt šo reģionu. Tāpēc viņi ir arī NATO pašā sākumā, bet, protams, tur ir, kā saka, Benelux, Francija, Lielbritānija, kas ir starpvaldība tajā ziņā, ka nevis pārnacionāli tajā ziņā, ka nav tāda NATO bruņotie spēki, bet NATO bruņotie spēki ir NATO dalību valsts bruņotie spēki. Ja? Un sākumā NATO kā tāda ir vairāk, varētu teikt, formāla organizācija, taču 1950. gadā notiek kāds kāzus, kurš savā ziņā līdz šim brīdim vēl nav beidzies, proti notiek Korejas karš. Un kas ir ļoti nozīmīgs moments, kas savā ziņā apstiprina šo Trumana doktrīnu un pasaka to, ka komunisti patiesībā ir gatavi nevis vienkārši muldēt, bet viņi ir gatavi karot. Ja? Un tas ir mirklis, kad Ziemeļkoreja iebruk Dienvidkorejā, un tas ir vienīgais mirklis pēc Hirošimas un Nagasaki, kad ASV ir gatava pielietot kodolieročus, kā saka, kara darbībā. Bet tas ir arī ārkārtīgi nozīmīgs, kaut arī mēs nerunājam šeit par Āziju, bet tas ir arī Eiropai ārkārtīgi svarīgs notikums, tāpēc, ka Eiropieši pēkšņi saprot, ka ir jāveido ar amerikāņiem kaut kāda kopīga organizācija, kurā mēs kopīgi pieņemtu lēmumus. Tāpēc, ka ja mēs tiem amerikāņiem ļausim darboties vieniem pašiem, tādā veidā, ka viņi tagad paši, kā saka,
kur nu gribēs tur cīnīsies ar mums nekonsultējoties. Nu, ko viņi tāpatās dara, bet nu vienalga, vai ne? Bet vismaz kaut kāda institucionāls pamats ir, vai ne? Tad tādā gadījumā mēs varam nonākt pie ļoti lielām ziepēm. Jo iedomājieties, kas notiek. Tas ir kā reiz stāsts par kodolieroču pielietošanu Korejas kara laikā. Nu labi, amerikāņi, kas mums tur? Mēs esam, kā saka, mums šis ierocis ir mūsu rīcībā, mēs viņu pārvaldam un tā tālāk. Kāpēc mēs nevarētu, vai ne? Tur atkārtot tādu pašu Hirosimu un Nagasaki. Eiropiešu, proti franču un vācu un Benelux un itāļu reakcija pietiekoši skara, bet tāpēc, viņi saka, iedomājieties šādā situācijā, ja amerikāņi sāka bumbot ar kodolieročiem Dienvidu vai Ziemeļkoreju, ja, pēc apstākļiem. Tad, protams, ka PSRS, kas īstenībā aiz tā viss stāv dabiska reakcija, ir atbildēt ar to pašu, bet kur? Nu, protams, Eiropa. Kad Korejā sākas šis konflikts, kurš, kā jūs to zināt, nu, savā ziņā ir šobrīd tas, kas pastāv īpatnās attiecības starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju, tas jau arī skaitās pamiers, vai ne? Tas nav, kā saka, pilnīgs miers, tas ir pamiers, no kurienes arī nāk no šī te, par to, cik PSRS iesaistījās šajā Korejas karā, tad tur stāv tā, no tiem laikiem ir slavena anekdota, kas Padomju Savienībā tika stāstīta par to, ka tur karoja Korejas armija, bet ar, kā saka, padomju instruktoriem. Un tad tur bija tas stāsts par to, ka tas instruktors atgriežas mājās savā PSRS pēc Korejas kara beigām, prasa, kā tad tur bija. Viņš saka, it kā jau tīri labi, bet ar to problēmu, kā tev visu laiku lidojot ar lidmašīnu ir acis šitā jātur, lai tu izskatītos pēc korejieša, vai ne? Tas tāds, rasistisks joks, bet ar to tad es arī pabeigšu. Paldies!